Laukaišu pagasta Ābelītes Stašinsku ģimene no Jelgavas iegādājās pirms 10 gadiem, bet šodien tā ir bioloģiskā vai drīzāk pat biodinamiskā saimniecība, jo vispirms ganās lielopi, bet vēlāk mufloni. Uzsākot saimniekošanu laukos, esot izmēģināts dažādas lielopu šķirnes, tomēr izvēle kritusi par labu galovēju šķirnes govīm, kas piemērots ekstensīvai saimniekošanai un atšķiroties ar īpašu marmorizētu gaļu. Ja lops izaug 1 gada laikā līdz lielam lopam, tad viņš aug ātri, šķieda liela, resna, viņš ir priekš biznesa domāts. Šis ir domāts priekš ēšanas, priekš garšas. Pašai saimniecībā aug ap 120 šīs šķirnes lielopiem un gadā tiekot realizēts ap 5 tonnām gaļas. Tā nonākot tikai pie Latvijas klientiem, jo saimnieces pārliecība ir, ka barības ķēdei jābūt pēc iespējas īsākai. Par eksporta preci kļūst tīršķirnes galovēju vaislas materiāls, kas nonāk Lietuvā un Igaunijā, kur šī šķirne jau iekarojusi popularitāti. Es vienu bez otru neredzu, jo nekad nevarēs pārdot visu vaislai. Jā, mēs vaisli atlasām tikai labākos. Līdz ar to tā gaļa, grib vai negrib, viņa ir. Saimniecības biodinamiku papildina arī mājputni, kur uzdevums ir tikt galā ar kaitēkļiem un parazītiem, izveidot arī trušu sala, uz kuras vasarā mājo vairāki 10 aunutrušu. Jāpiebilst, ka šādi saimniekojot ekonomiski tiek izmantots ik viens, arī aizaudzes zemes stūrītis, kas gan īsti nesot saprotams lauku atbalsta dienestam. Zeme ir ar krūmiem, ar grāvīšiem, kas ir ideāli piemērota mūsu galavējiem. Viņi ganās pa visu, bet subsīdijas mēs saņemam tikai tur, kur ir tiešām laba lauksaimniecības kvalitāte, tikai pa to platību. Pilnā apmērā saimniecība darbojas jau 6 gadus, un šobrīd varot runāt arī par peļņu. To gan plānots ieguldīt attīstībā, paplašinot galovēju ganāmpulku.